Sveiki, draugi! Ir tagad jau 7 no rīta. Es visu nakti esmu pavadījis montējot video. Es nezinu, kā es izdilgšu šito dienu, bet man tā gribēs pabeigt arī video, lai es varu beidzot mēģināt arī augšu pielādēt, jo Ķīnā internets ir vismaz šajā gadījumā lēns. Tad tiešām viss ir bloķēti, tā kas lietot VPN dažādus servisus un lai kaut kā tiktu līdz Facebookiem. Un reāli grūti bez Facebooka, bez Twittera, bez Instagrama. Pie tādām lietām riktīgi pierod. Vakar, jau vakar mēs bijām pa Šenžeņu izbraukuši mazliet. Tā ir tāda interesanta jauna pilsēta, reāli aptuveni 30 gadi. Pilsētai pa lielam jaunākā paudze šeit dzīvo 15 līdz 18 miljoni cilvēku, bet ielās nemana reāli šos miljonus. Kaut pilsēta ir tikai 3 reizes lielāka nekā Rīga. Interesants vēl fakts, ja visā Latvijā kādam vienam noteiktam operatoram ir tikai, piemēram, 1000 bāzes stacijas, tad viena Šenžeņā ir noteiktam vienam operatoram 15 000 bāzes staciju. Tātad, vērieni ir pavisam savādāki. Tad šodien mēs devāmies arī uz Huawei campusu, jeb vietu, kur cilvēki strādā. Tātad arī Huawei ir aptuveni 30 gadi kompānijai, nepilni 30, un šeit uz vietas Šenžeņā strādā aptuveni 50 000 darbinieki no kompānijas, 170 000 darbinieku. Šeit notiek liela daļa izstrādes, šeit ir apmācību centrs, kurā arī mēs bijām. Un interesanti ir tas, ka šis centrs aizņem kopumā aptuveni 2 kvadrātkilometrus, tad it kā nekas daudz. Es biju domājis, ka šeit būs daudz stāvu ēkas, milzīgi debesskrāpji, nekā tāda zemes ēkas. Un tajā reģionā, kurā sēž uzņēmuma vadītājs, un 3 rotējošie vadītāji, ir vispār koki, ezeriņš un melni gulbju peld. Tāda ļoti idillisks un kluss skats. Un interesanti ir tas, ka Huawei dibinātājs ir pēc profesijas ne tikai inženieris, bet arī arhitekts. Un viņš iesaistās arī tātad būvēšanā, savu kompleksu paplašināšanā. Tāpat šajā kompleksā ir arī viesnīcas darbiniekiem. Un, kā mēs uzzinājām, tad katru gadu pieņem 7 līdz 8 tūkstošus studentu tātad Huawei, lai varētu papildināt savus inženieru klāstu. Un patiesībā diezgan daudz arī cilvēki, kas bija redzami tajā dienā, ir diezgan jauni gados. Pašā Huawei tad mēs redzējām svinīgo memoranda parakstīšanas brīdi. Par to video mazliet vēlāk arī ar intervijā arī ar BIT Latviju vadītāju Kasparu Bolu. Un, protams, arī pats svinīgā parakstīšana, noteikti vairāk arī video redzēsiet. Un tad mums bija vesels lērums, kaut 3 vai 4 stundas ar dažādām interesantām prezentācijām. Diemžēl tur neko nevarēja filmēt, tur neko nevarēja rādīt tādu jums no turienes, tā ka būs jāpacieš līdz kādai citai reizē, bet kopumā ļoti iespējami pārbagāta diena. Tātad tagad jau šodien mēs atkal dodamies uz Huawei centru, kur kaut kādas jaunas prezentācijas lekcijas būs, un vakarā lidojam jau uz Šanhaju. Es pieņemu, ka kaut kādā momentā es noplīsīšu un mani vienkārši kā malku vedīs kaut kur. Bet, ko tik nedarīs, lai video spētu mēģināt aizgādāt līdz internetiem un tādēļ arī līdz jums. Čau! Welcome to Huawei. So, it's my biggest honor to be the host for our Baltic Huawei and Latvia BIT 5G signing ceremony. As a strategic partner, Huawei and BIT have already cooperated over 6 years. I think during these 6 years, we have a lot of unforgettable moments, but I think we will never stop. So today, this is a reason we are today here, because we want to be the pioneer for the new technology, we want to be the leader for the new marketing and for the higher achievement. So let's invite Mr. Kasparas, the CEO of Latvia BIT. Yeah. Please come. And our Baltic Rep Office CEO, Mr. Jack. And the host, guest of our witness signature, Mr. Yu Quan, our CSO of Carrier Wireless BG. And also our Carrier CTO, Mr. Jackie.
Māti, kā Ķīna? Pagaidām ir tīra un eiropeiska. Tas tevi pārsteidz? Jā. Ko tu biji gaidījis? Viņa kaut ko klasiskāk, kad nebūs kur kāja likt, vai būs pilni ķīniešiem smogs. Nezinu, brauks cilvēki apkārties mazajos mopēdos un galvā būs tas vietnamiešu smukās cepurītes, bet līdz šim nekas tās nav redzēts. Labi, vēl jau priekšā mums ir lielās pilsētas arī. Jā, bet tā būs tā kā gandrīz vai galvaspilsētas pieļauj, ka tur būs diezgan rietumietis viss. Esam noķēruši Bita Latvija vadītāju Kasparu. Un es gribu pajautāt vienu jautājumu patiesībā tādu svarīgu. Tātad šodien Šenžeņā Bita Latvija parakstīja sadarbības memorandu ar Huawei. Tātad īsumā, kas tas ir, kāpēc to vajag un kādi būs labumi Bitei un Bitas klientiem šī sadarbības līguma parakstīšanas rezultātā? Paldies, Kristap! Neierasti ir atbildēt video formātā, parasti ir jāatbild rakstiskā. Šodien īstenībā bija svarīga diena mums kā uzņēmumam, un varbūt mazliet vēsturi, kāpēc mēs esam kopā ar Huawei, jo mūs abus vieno tas, ka mēs esam bijuši iesācēji, mēs esam startējuši no 0 punkta, un abi mūsu uzņēmumi bijuši stāvoklī, kad par mums vīpsnā. Līdz ar ko tad mēs viens otru ļoti labi saprotam, un viens otru filozofija ir mums ļoti tuva. Šodien, kāpēc viņa ir tik svarīga, es domāju, ka šodien ir svarīgi, kad mēs ne tikai formāli, bet arī praktiski sākam strādāt pie 5G projekta. Un tas nav tur uzzīmēts uz papīra vai kā, tieši tāpēc mēs gribējām, lai tas notiek tā, ka abas puses vienojas, abas puses palaiž oficiālu projektu. Ko tas nozīmē sāk strādāt pie 5G projektā, jo visi runā, kas ir 5G, ir daudz spekulējumu, ko vadīs, ko operatori darīs, bet tā īsti atbildēt konkrēti tieši, kas tas ir, līdz galam vienam nav nācies. Līdz ar ko tad mēs redzot šos te datu apjomus, kas aug katru dienu, kas katru gadu dublējās, šeit mēs redzējām nākotnes prognozes, kad datu apjomu būs 20 reizes vairāk, 30 reizes vairāk. Nozīmē, ka jau šodien mēs sākam domāt pie risinājumiem, jo šodien, jebko, ko mēs darām, mēs domājam jau ar 5G fonu. Tas nozīmē, ka, piemēram, instalējot bāzes stacijas, mēs jau galvā turam tas, kad nākotnē mums viņas vajadzēs apgrēdot tuvākajos gados uz 5G. Līdz ar ko tad viss ekipējums jau šobrīd tiek likts, lai atbalstītu 5G funkcionalitāti. Veidojot produktus, mēs jau šobrīd galvā turam, kas būs vajadzīgs jau 5G. Mēs esam arī jaunā sadarbības līmenī, jo līdz šim bija piegādātājs un preču saņēmējs kādā tradicionālā līmenī. Viņi ir ražotāji, kas nodrošina mums tīkla infrastruktūru. Mēs esam kā pircēji un mēs izmantojam viņu tīkla to piedāvāto tehnoloģiju, kuru tad ir pircējs pārdevējs. Parakstot šo te memorandumu, mēs esam izveidojuši kopīgu darba grupu, kurā ir kā Bita Huawei viena projekta grupa, kur tad divi uzņēmumi apvieno šos te spēkus un kopīgi iztaisa šo te stratēģijas virzību, visu tehnoloģisko redzējumu, līdz ar ko, manuprāt, tas dod tādu lielu priekšrocību attiecībā par pārējiem, jo Huawei ir ražotājs, kas piedāvā end-to-end risinājumus, līdz ar ko viņš piedāvā pilnu ciklu savu risinājumu, kas nodrošina daudz labākus servisu līmeņus, daudz lielākus KPI rādītājus. Tas tādos ne divos vārdos, bet varbūt mazliet vairāk. Paldies. Tātad, vai tu vari nosaukt pāris piemērus, kas, teiksim, mūsu ikdiena kā paliks vieglāka vai darba ikdiena paliks vieglāka, izmantojot 5G tehnoloģijas, konkrēti piemēri kaut kādās noteiktās jomās? Kas tieši būs iespējams pateicoties 5G un ko mēs šobrīd, piemēram, tik vienkārši nevaram izdarīt ar esošajām tehnoloģijām? 5G tehnoloģijai būs iespējas patērēt milzīgus datu apjomus, ko šobrīd ar 4G nav iespējams patērēt. Līdz ar ko tā būs tāda infrastruktūra, kuras saslēgs kopā visus iespējamos interneta risinājumus un interneta ierīces vienā lielā internetā. Ar 5G tehnoloģiju būs iespējams izdalīt šo te narrow bandwidth frekvenciju, kur tad tādos iespēja ražot ierīces,
kuras patērēs daudz zemāku, kurām vajadzēs ražot daudz zemāku, kurām būs daudz zemāks baterijas patēriņš, līdz ar ko tā ierīce būs spējīga strādāt gadu, 2, 3, 5, un viņa būs autonoma. Ko tas tieši dos? Nu, piemēram, šodien jūs redzējāt arī piemēru, kā tehnoloģija spēja palīdzēt medicīnai, kur ir valstī viens liels, milzīgs mākonis, kur katra slimnīca liek uz mākoņa augšā šī te klienta datus formātā, kur tad pats klients spēja piekļūt datiem no jebkuras vietas, un arī attiecīgi visa medicīna tiek klāt pie šiem te klienta datiem, un nav jārakājās atsevišķās klienta biogrāfijās un vēsturēs. Attiecīgi, tas ir kā viens tikai no piemēriem. Kurā gadā Latvijā būs 5G? 5G frekvence oficiāli tiks izlīdz 2020. gadā, bet līdz tam būs ļoti daudz risinājumu, kas nodrošinās šo 5G funkcionalitāti netradicionāliem risinājumiem. Mēs plānojam, ka mēs to izdarīsim pāris gadu laikā. Pirmos 5G iedīgļus vai tās pirmos 5G funkcionālos risinājumus, es domāju, kad var gaidīt salīdzinoši drīz. Bet jau atkal, kā es minēju, tieši tāpēc mēs šobrīd strādājam jau ar Huawei pie risinājumiem, jau pie produktiem un servisa, lai šis 5G jau atnāktu ar kaut kādu pievienoto vērtību klientiem. Lai nav tā, kad atnāk 5G, tad visi stāv apkārt un brīnās. Tad ko tagad? Ja? Kā piemēram, es minēju 4G, kur 4G tika palaists oficiāli komerc režīmā 7-8 gadus atpakaļ, un tad viņš tā kā bija. Un tad īsti cilvēki neredzēja baigo pielietojumu. Jā, mazliet ātrāki dati, mazliet bet tādu reālu lielie pievienoto vērtību parādījās tikai tad, kad visi telefoni sāk atbalstīt 4G, tad, kad parādījās OTT risinājumi, tad tas viss pieņēmās svarā. Līdz ar to mēs gribam, lai 5G atnākšana būtu jau ar reālu risinājumu un reālo pievienoto vērtību klientam, nevis kaut kāds mistiskais interneta risinājums. Paldies. Un mēs esam pieraduši, ka mobilo sakaru operators tas ir līdz šim bijis uzņēmums, kas nodrošina tātad pamat pakalpojumu zvani, īsziņas, pēdējā laikā arī vairāk arī tātad mobilā interneta pakalpojumi. Kas tavuprāt būs mobilo sakaru operators, kādas būs tā funkcijas pēc 5 gadiem? Es domāju, ka mums lēnām ir jāsāk aizmirst tas termins kā mobilo sakaru operators. Es domāju, ka šobrīd visa pasaulē transformējas. Un es domāju, ka tāds pareizais apzīmējums būs digitālā servisa nodrošinātājs, jo tas vairs nesaistīsies tikai ar kādiem zvaniem SMS. Tas būs uzņēmums, kurš nodrošinās cilvēkam visu digitālo servisu, ieskaitot visus risinājumus, kas vajadzīgi, sākot ar IoT, beidzot ar Voice over LTE. Tas būs visa infrastruktūra, kas ir vajadzīga. Kā tas mobilais operators skan labi, bet laikam attīstoties, man liekas, tas nosaukums paliek pa šauru tam, ko spēs sniegt šie operatori. Un tad sanāk, ka, teiksim, pēc tiem pašiem 5 gadiem operatori savā starpā palielam varēs konkurēt ar šo tātad piedāvāto pakalpojumu dažādību, kvalitāti, nevis tikai vienkārši tātad ātrumu kaut kādu vai tarifu vienkāršiem zvaniem vai tādām lietām. Es vienmēr esmu teicis, ka tehnoloģijas ir ļoti, ļoti laba lieta, bet tehnoloģijas nav tas, kas nodrošina uzņēmumam šo te pārākumu pār citām. Un noteikti, ka tas ir forši un mums ir liels partneris, bet joprojām es domāju, ka šo te izrāvienu vai pārākumu vai savu vietu industrijā spēš nodrošināt tikai mūsu cilvēki, mūsu kolēģi, mūsu darbinieki, un tikai tad pēc tam nāks tehnoloģija. Vispirms jau vajag būt cilvēkam, kas ar viņu strādās, jo, teiksim, noslēgt līgumu ar Huawei var jebkurš. Gan mūsu konkurenti, gan ne tikai, bet visa pamatā tāpat ir mūsu cilvēki, visa pamatā ir know-how un visa pamatā ir to, tā mūsu filozofija, ko mēs gribam piedāvāt klientam. Un tas gan nemainīsies, atšķirībā no mobilā operatora nosaukuma. Tas mūsu redzējums un mūsu mērķis vienmēr ir dot klientam ļoti vieglu un saprotamu servisu.
Ja. Tā kā arī, piemēram, šobrīd ļoti daudz ražo GPS trackerus, ir daudz visādu internetu risinājumu, bet īsti tā kā neviens, tā eksplozija vēl nav sāksies, jo neviens vēl nav atnācis, nav sapakojis, nav pastāstījis, nav izdarījis klientu vietā, kas tas ir. Ja. Tikko būs kāds pirmais, kas to spēj darīt, tad tā lieta arī aizies. Paldies! Paldies tev, Kristi!